Šis jau ir 3. pusfināls Latvenergo koncerna organizētajā konkursā Eksperiments, kurā tiekas Rīgas reģiona labākās skolas. Kā tām veiksies, skatīsimies, jo dažas no tām ir piedalījušās arī iepriekšējos gados. Viņām būs jātiek galā ar 5 uzdevumiem, tai skaitā ar ļoti interesantu eksperimentu. Skatāmies un vēlam viņiem veiksmi! Jau 21 gadu pavasaris Latvijas skolās ir elektrizēts, jo norisinās Latvenergo koncerna organizētā erudīcijas spēle Eksperiments. Konkursa galvenais mērķis ir izglītot skolēnus par drošu un efektīvu elektroenerģijas lietošanu sadzīvē, kā arī veicināt jauniešu interesi par fiziku. Jau noskaidrots, kuras komandas pārstāvēs galvaspilsētu un kas uz lielo finālu LNT dosies no Kurzemes. Šodien laiks savas zināšanas pierādīt Rīgas reģiona jauniešiem. Zibspuldzes no Tukuma 3. pamatskolas, skolotāja Dana Zukulē. Zipšņu elite no Siguldas valsts ģimnāzijas, skolotājs Saiva Vītola. Lightning no Jūrmalas pilsētas Jaundubultu vidusskolas, skolotāja Jekaterina Kozlova. Saites enerģija no Tukuma 3. pamatskolas, skolotāja Jevgeņija Gaileša. Un ampervatiņi no Limbažu novada ģimnāzijas, skolotāja Ilze Avola. Ir laiks sākt. Nu ko, rociņas augšā? Rociņas augšā, rociņas augšā! Rīgas reģiona gudrāko jauniešu fizikas zināšanas vērtēs nopietna un stingra žūrija, kura kļūs par Rīgas reģiona erudītāko komandu, lai izšķir spēle. Šitā ir jāpievieno pie šitās, tā izauga katrā pusē. Komandām bija jāspēj atbildēt uz āķīgiem jautājumiem, jāsaslēdz elektriskā ķēde un jāveic īpašais uzdevums – eksperiments. Komandām tika doti 3 trauki, sveces un ūdens. Uzdevums izvēlēties īsto trauku un ar aizdedzinātas sveces palīdzību iegūt pēc iespējas augstāku ūdens pacelšanas stabu. Bet 4. uzdevumā jāliek lietā visas zināšanas, lai iegūtu noteiktu temperatūru. Labāko rezultātu Rīgas reģiona spēlē uzstādīja un cīņu par ceļojumu uz saulaino Rimini Itālijā turpinās komanda Saites enerģija. Uzvarētā komanda, tad, ja mēs pareizi sapratām, tad tā ir Saites enerģija, Rīgas reģiona erudītākā skola. Spraigā cīņā tikai pēdējā uzdevumā spējot iegūt izšķirošo punktu pārsvaru pār saviem konkurentiem. Ļoti viņi cenšas. Visu brīvlaiku strādā, tad centīgi strādā, rekina uzdevumi, skolotāji vēl. Nu, mēs domājam, ka ne tik labi ies, bet taču mēs esam tagad iekļuvuši finālā, mums visvairāk punktu, mēs esam ļoti pārsteigti par to, jo domājam, ka būs 3. vai 2. vieta. Rīgas reģiona spēle bija 3. no 6 pusfināla kārtām, kurās tiks noskaidrotas fizikā zinošākās skolēnu komandas no visas Latvijas, pa vienai no katra reģiona. Kuras komandas pārstāvēs lielajā spēles finālā Vidzemi, Latgali un Zemgali, uzzināsim pavisam drīz.